Jau tradicionāli pēc ziemas Talsos satiekas mākslas radītāji, vērotāji un baudītāji, lai kopā atzīmētu mākslas dienas. Tieši tāpat par tradīciju jau var uzskatīt arī to, ka mākslas dienas sākas kinoteātrī ar Talsu fotoklubu izstādi. Šajā izstādē klubam pievienojušies arī divi jauni dalībnieki. Talsu fotoklubam šis 25. jubilejas gads un pēdējais periods tam izstādēm ļoti bagāts. Un tas rezultējies ar Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā. Ilgus gadus mēs esam strādājuši un arī pilsētu un novadu ļoti daudz fotografējuši. 2 grāmatas iznākušas, ir neskaitāmas izstādes. Kad tā atzinība nāk tā kā atpakaļ tāds vilnis, tā saite atgriezeniskā, tas ir ļoti patīkami. Tradicionālajā Talsu mākslinieku darbu izstādē eksponēti vairāk nekā 30 autoru darbi. Gleznotāji, grafiķi, objektu mākslinieki, fotogrāfi, profesionāļi un amatieru mākslinieki. Arī vairāki jauni vārdi un šoreiz arī jauni formāti. Muzejā skatām jauno kino mākslinieku darbi. Tas, ka rāda filmas Talsu muzejā, man liekas, ir ļoti forši. Un tā ir ļoti forši iespēja mums parādīt mūsējo filmu cilvēkiem. Un ir tīpaši talsiniekiem, jo liela daļa no mūsu filmām mēs filmējam Talsos. Un mēs kā Talsu patrioti, protams, vienmēr mums sirdī būs tas, ka Talsa ir visforšākā filmēšanas vieta. Vismukākā, jā. Izstāde iekārtota 3 muzeja zālēs demokrātiski. No katra autora pa vienam darbam, it kā reizē ar Talsu māksliniekiem, tomēr arī mazliet atsevišķi. Mākslas dienās atklāta Sandras Strēles gleznu izstāde. Mākslas dienu baudītāji ir papildus bonus māksliniekam, jo ļauj savus darbus parādīt lielākai publikai. Vietējie mākslinieki šeit ir labi zināmi un viņu darbi ir zināmi. Varbūt manējie Talsos netik ļoti, un tas ir, kā saka, līdz arī jauniem cilvēkiem atnākt un mums iepazīties šeit izstādē. Izstādē redzamie darbi tapuši šogad un radīti tieši šai telpai. Tēma Laimes spēle aicina izvērtēt ikdienišķo neziņu un nejaušu notikumu klātesamību tādiem kā spēles pavērsieniem. Tāpēc te gan peldbaseins, gan tenisa spēle, kur bumbiņa lido no vienas puses uz otru, līdz kāda spēlētāja kļūdai vai nejaušai veiksmē. Un tad arī atsauc uz tādu seno Eģipti, kur ir šī dvēseļu svēršana. Pēc nāves šeit dvēselē ir jābūt vieglākai par spalviņu, lai nonāktu paradīzē. Un tad ar to es arī tā mazliet spēlējos, kad ir glezna, kas ir eksponēta uz svariem, un viņi ir vieglāki nekā šī tukšā puses svariem, ka viņi ir pacēlusies uz augšu, kas, protams, ir arī atsauc uz tādu glezniecību, kas vienmēr ir bijis priekš manis tāds dominējošais mēdījis, kurā es strādāju. Todēļ muzejā mākslu varēja baudīt dažādos formātos, arī skatuves mākslā, kurā telpa un pilnībā arī klausītāju uzmanība piederēja vokāli instrumentālajam ansamblim Regīna. Viņu koncertā nosēdēt grūti, tāpēc jau pirmo dziesmu laikā viena no muzeja telpām pārtapa par deju grīdu. Kamēr Regīna savu uzstāšanos jau noslēgusi, tikmēr abas izstādes muzejā apskatāmas līdz 28. maijam. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.